skaisti. Tā ir tā vieta, kur es braucu ar ātrumu 130. Izbraucu es no mājām 8, tagad ir 9:30. Esmu nobraucis kāds 10 kilometrus. Nav nekas jauks. Tātad visi brauc. 31. augusts. Arī būs 1. septembris. Es neko negribu teikt. Ātrums ir 5 km/h. Jai. Varbūt labāk ar metro braukt. Nu tā, starp citu. Jā, ko tad dari? Pagriezienu parādīt vai kaut ko tādu. Jā, pirksts nestrādā. Johaidi, kas tur priekšā ir? Ārprāts. Jālaižās ātri prom. Man vēl uz 3. koļcu jātiek ir. Vēl kaut kādi 10 kilometri. Lūk, šādi izskatās korķis. Kur ir tūkstošiem mašīnas. Visi viņi brauc uz to pašu vietu, kur es. Nu tā izskatās. Visi viņi izbrauc tieši 8 no rīta. Visiem viņiem vajag to pašu punktu B. Varbūt kaut ko lamisku pateikt. Nu, teiksim, vārdu bļeģ. Apsties, kas tur priekšā ir. Ārprāts! Ārprāts! Nu, jopcik, nu. Vai tas nav skaisti, ko? Tagad mēģināsim te kaut kā ielavīties. Te, kur kaut kas kustās. Mazliet. Bet nu, gan jau tur pēc kaut kādiem tur metriem apstāsies. Ai, no rīta drīkst braukt 5, 6, pus 7, nu, maksimums bez 15, 7, nu, tad tu tiec kaut kur, bet vai tev to vajag saucās? Metro ir pārpilns, rīt brauks bērni. Šodien visi brauc iepirkt burtnīcas un penāļus un visu, kas raksta un kur var rakstīt un uz kā var zīmēt. Nu, to, ko gribēju tev parādīt, nu tas ir Mācīju Maskavas korķis, nu. Tā kā welcome! Pavizināties! Izjust ātruma garu un būt plūsmā. Kas tur kreisā pusē notiek? Ārprāts!
tās mašīnas sēta kājām. Tāpēc, kur ir tas risinājums, nu? Kur ir tas risinājums? Zem zemes ceļus taisīt. It kā Maskava var to darīt, bet pareiķini pats, nu, tie miljoni mašīnas, kas te brauc, un tā kultūra nav nekādā līmenī, viņu vienkārši nav. Un tā te visi dzīvo, nu. Saucās pa skaisto. Nu. Mazlietiņ kaut kā piebremzēja. Palaida Andrīti. Nu te kaut kas te baigi smuki aiziet. No. Kas te tagad notiks? Te ātrumi kaut kādi parādījušies? Nē, nekas te nav parādījies. Brauc, nu. Nu, labi. Beidzam šo sesiju. Beidzot redzēju korķi, kas ir gan Rīz vai Maskavas centrā. Kur tie korķi ir vienmēr. Un ir interesanti. Brauc šurp, es tev teicu. Vai čau.